70 gados mums bija mājās, mamma bija nopirkusi krāsainot televizoru. Es paskatīties, kā iet citā saimniecībā, labāk kaut ko parādīt, citā republikas stūrī notikumi visādi. Savu tikumi bija vienalga un par to runāja un kaut kā likās, ka tā ir pareizi un tā arī jādara un kaut kā baidījies nepareizi darīt, kaut vai, teiksim, to, ka visas meitenes baidījās palikt stāvoklī, nedodos būs bērns bez vīra. Tas likās tas drausmīgi apkaunojums šausmīgi tajā. Vecāki abonēja arī žurnālus, tādus kā Liesma, žurnāls Zvaigzne, Veselība žurnāls tajā laikā nāca arī, un vēl žurnāls Karoks. Mēs jau bija uz vietu dzīvotāji tādi, jau nedabū pirkt nekur, kas braukāt, iedabū nopirkt. Tādi jau mums bija, Rigonda, man liekas, bija uz tādām kājiņām. Amerikas balss tāds par politiku, tādu blārakšu laidi visu, nedzirdēju viss. Visu to, ko tu nezini, tad, jo mazāk zini, jo labāk jūties. Tas ir pilnīgi attaisnojot tajā laikā, jo mēs daudz ko nezinājām un mēs jutāmies ļoti labi. Ka mūs neskāra. Šeit ir Latvija, šeit ir Gaujmala, šeit ir mūsu tēvu dzimtenē. Tā mums bija dzimtene, tad skaitījās dzimtene viss Padomu Savienība.